Sniega šķūrēšana ir tikai viena no daudzajām lietām, ko ietver apsaimniekošanas bizness. Pakalpojums, kur saviem klientiem piedāvā Latvijas telpu uzkopšanas un komerc objektu apsaimniekošanas uzņēmums Clean House. Raidījums Latvija var devās šo kompāniju apciemot, lai uzzinātu, kas uzņēmuma 15 gadu darbības laikā iespējas un cik tālajoši ir tā mērķi. Šis ir viens no mūsu objektiem, saules akmens. Es domāju, ka visi Latvijā viņu zina. Salīdzinoši varētu teikt, ka šādu saules akmeņus ik vakaru, ikdienu mēs apsaimniekojam 50. Tad tas ir mūsu šī brīža Latvijas apjoms, ko mēs darām. Un šobrīd aktīvi jau kā pusotru gadu mēs esam sākuši strādāt Armēnijā. Un šobrīd Armēnijā mēs apsaimniekojam precīzi 3 šādus saules akmeņus. Jā, šobrīd mēs atrodamies vienā no mūsu īpašajiem klientiem. Tas ir, es varētu teikt, pat pirmā tāda lielā jaunbūva Latvijā. Šis ir tāds labs piemērs, kā vajadzētu organizēt to apsaimniekošanas procesu. Jo, principā, šajā konkrētajā ēkā, saules akmenī, mēs jau pieslēdzāmies un sniedzām risinājumus, apsaimniekošanas risinājumus jau tad, kad vēl, principā, ēka tika plānota vēl. Ja? Tad sākās pirmie, būvniecības darbi, tad jau mēs slēdzāmies klāt un devām kvalitatīvus risinājumus, ko uzlabot, lai pēc ēkas uzbūvēšanas šie apsaimniekošanas izmaksas būtu maksimāli minimizētas. Ja? Un šeit, es teiktu, par daudz ko ir ļoti padomāts. Šobrīd es varētu iepazīstināt ar Zemgus, kas ir šīs ēkas pārvaldnieks un ikdienā nodrošina to, lai visi apsaimniekošanas darbi noritētu veiksmīgi un patstāvīgi. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt ātrāk nodrošināt visu darbību, lai netraucētu klientam. Tad viņš pēc tam aiziet projām, mēs visu satīram, viņš no rīta atnāk, viss jau ir kārtīgs, tīrs un par ko viņam nav jāuztraucās. Teiksim, šis bija, es teiktu, pirmā bezdalīga tirgū Latvijas, kas pieņēma lēmumu, kad viņa grib klients grib nodarboties ar savu tiešo biznesu. Un ēku apsaimniekošana nav viņa tiešais bizness, un viņi bija pirmā bezdalīga, kas teica, ok, mēs esam gatavi outsourcēt pilnu apsaimniekošanu. Ne tur klasiski bija, kad pirka uzkopšanas pakalpojums, bet šeit ir runa par pilnu apsaimniekošanu, šī ir pirmā bezdalīga. Un tajā laikā tirgū nebija tādu kompāniju, un tad, principā, mēs kā kompānija, kas sāka kā uzkopšanas pakalpojums sniedzējs, vienkārši, paņēmām spēcīgu komandu, kas apsaimniekošanā bija, strādājuši citos uzņēmumos, kas bija veikuši iekšēju apsaimniekošanu, un mēs izveidojām spēcīgu komandu, un startējām šajā konkursā. Un tās filozofijas līdzīgas bija, ar klientu un mērķi un sapratni par to, ko nozīmē klientu servis, un kvalitīvs pakalpojums. Tad jau 8 gadus jau strādājam. Bet šobrīd mēs ejam uz tehniskajām telpām, lai parādītu, kā šādām lielām, skaistām biroja ēkām, kāda ir šī iekšējā asinsrite, lai tā ikdienas darbība noritētu komfortabli un nevainīgi. Tad varbūt tās. Šī ir tāda, kā saucamā galvenā smadzeņu BMS sistēma. Viss pārvadās no viena datora. Un šis mums ir Arvis, viņš mums atbildīgais par BMS sistēmām ir. Viņš pastāstīs nedaudz sīkāk par šo sistēmu. Tehnoloģisko cauruļvadu garums ēkā ir 50 km. Un šī sistēma spēja pilnībā nodrošināt, uzraudzīt par to, vai nav viņa bojāta, kādas temperatūras plūst. Respektīvi, ja notiek kaut kāda problēma, mēs uzreiz datorā redzam, kurā stāvā, kurā vietā ir šī problēma. Un uzreiz mēs, redzot jau pa dienu redzot, vakarā jau ziņu saņem Zemgus, ka tur ir jāsūta cilvēks, un tā problēma ir jānovērš. Telpu temperatūra zonās stāvos tiek monitoringot 24 stundas diennaktī. Šeit mēs redzam patieso telpas temperatūru un uzstādītā telpas temperatūra. Tas jau ir pasūtītāja saskaņots noteikts komforta līmenis, pēc kura arī tiek
uzstādīta šī temperatūra. Tagad mēs dosimies uz sūkņu staciju, augstā ūdens ievadu, čilleru telpas, kas būtības viss atrodas pārsvarā mīnus stāvos, kas ir zem klientiem. Vienīgā, kas mums ir katla telpa, tā ir augšā. Un šeit mums redzam augstā ūdens ievadi, ugunsdzēsības sūkņu stacija, boileri, karstā ūdens, un tas viss iet mums uz augšu no lejas. Tur mēs redzam, objekts ir 8 gadus atpakaļ uzbūvēts, un es teiktu, ka daudzos objektos tāda kārtība pazūd jau pēc 1. mēneša.